Labdien visiem! Kā jau tika pieteikts iepriekš, mani sauc Jūlija Gušča. Esmu Rīgas Tehniskās Universitātes Vides aizsardzības siltumsistēmu institūta profesore. Un tad šodien tik tiešām mēs parunāsim vai paturpināsim runāt par to, kas tad ir aprites ekonomika un kā mēs varam arī skatīties elektroierīču kontekstā uz aprites ekonomiku. Tā nedaudz par mani un kādā veidā vispār, kāpēc es runāju par aprites ekonomiku. Tad jāsaka, ka tā darba vieta, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte, tā pētniecība, ar ko mēs nodarbojamies institūtā ar kolēģiem, ir tiešā veidā saistīta ar aprites ekonomiku, saistīta ar ekodizainu, kas arī būs tāda pastarpināta tēma šodienas lekcijai. Un ar šo ir saistītas arī profesora gaitas, kas ir 3 studiju programmās vides inženierija, gan bakalauros, gan magistros, gan doktora studiju programmās, kā arī eksperta darbība dažādās organizācijās starptautiskās, kas arī ir saistīta gan ar aprites ekonomiku, gan ar klimata tehnoloģijām, gan arī ar ilgspējas novērtējumu. Tad, kas kopumā ir aprites ekonomika? Jāsaka, ka aprites ekonomika kā termins mums pirmo reizi parādījās oficiālos ziņnišos 2015. gadā, kad Eiropas komisija nodefinēja aprites ekonomikas nepieciešamību un nodefinēja, ka no atkrituma apsaimniekošanas klasiskās, kas mums bija līdz tam brīdim, ir jāpāriet uz aprites ekonomikas domāšanu. Tad šajā kontekstā aprites ekonomiku mēs saprotam kā dažādu produktu, materiālu, pievienoto vērtību, kas tiek uzturēta tik ilgi, cik mums ļauj to darīt pakalpojums vai prece, vai tās preces tehniskais mūžs. Un uz ko mēs ejam? Mēs ejam uz to, ka mēs izmantojam resursus maksimāli ilgi, un ar šo definīciju mēs ar resursiem saprotam arī atkritumus. Līdz ar to mēs izmantojam atkritumus no jauna kā resursus, lai radītu ekonomiski izdevīgus un ekonomiski un sabiedrībai pamatotus risinājumus vides aizsardzībā un tautsaimniecībā kopumā. Tas, ko jūs bieži varat redzēt materiālos dažādos, ka aprites ekonomika ir kaut kas apļveidīgs, ja? Un te man ir viens piemērs arī, tad kādā veidā notiek aprites ekonomika, kādā veidā aprites ekonomika tiek iedarbināta praksē. Tātad kopumā mēs sākam ar pirmo ciklu, kas ir izēvielu iegūšana. Vēlāk no izēvielām mēs ražojam produktus. No produktiem tātad mēs pārējām uz izplatīšanu, šajā gadījumā tā ir visa transportēšana, loģistikas schēma, vēlāk ir lietošanas fāze, un vēlāk mēs nonākam līdz brīdim, kad tas produkts kļūst konkrēti jums nevajadzīgs. Ja? Un ja lineārās ekonomikas gadījumā, kurā mēs ilgi dzīvojam un tagad esam pārējis tādā periodā, te beigtos produkta mūžs, ja, mēs faktiski nogādātu konkrēto preci, elektropreci vai jebkuru preci uz poligonu, tad gadījumā, ja mēs runājam par aprites ekonomiku, mēs paturpinam to ciklu, un kā jau tika minēts arī definīcijas kontekstā, jebkurš atkritums šajā posmā mums kļūst atkal par resursu. Ko mēs panākam tādā veidā? Pirmkārt, mēs panākam to, ka mēs neejam primārajos resursos, un mēs no jaunu pieņemsim necērtam kokus, lai iegūtu tos pašus produktus. Ja? Bet ko mēs darām? Mēs primāri izmantojam tos no atkritumiem atgūtos resursus, kurus ir iespējams iedarbināt un ielaist tajā ražošanas procesā, un tikai to iztrūkstošo daļu mēs ņemam no primārajiem resursiem. Un tāpēc mums ir tā cilpa, slēgtā cilpa, tieši tāpēc arī bieži sauc aprites ekonomika angliski closed loop production, tātad mums ir slēgtais cikls, kurš nepārtraukti tātad tiek darbināts un ir pašpietiekams viena cikla ietvaros.
Kāpēc mēs tieši šobrīd runājam par aprits ekonomiku un kāpēc atkal tiek prasīts kaut kas jauns? Ja? Tad kopumā to nepieciešamību pēc aprits ekonomikas mēs varam manīt dažādos veidos. Mēs kā patērētāji bieži varbūt neredzam to problēmu, bet mūsu atkritumu daudzuma apjoms ikdienā, ko mēs radam, ko rada arī uzņēmumi, kas ražo preces mums, viņš pieaug. Un te ir tāds piemērs starp 12. un 20. gadu, ja, un kopā mēs varam redzēt Eiropas Savienības valstis, un tā dinamika dažādās valstīs viņa atšķirīga, tas ir pamatojums gan ar dažādām ekonomisko rozību un tad IKP, kas ir katrai valstī, bet kopumā, ja mēs skatāmies uz vienu iedzīvotāju, tad atkritumu daudzums, ko rada katrs iedzīvotājs, aug. Un tad rodas otrā galējība, ja, ka mums kaut kas ir jādara ar tiem radītiem atkritumiem. Un, ja pirms tam mēs runājam par atkritumu noglabāšanu, citās valstīs runājam par sadedzināšanu, tad mēs saprotam, ka arī noglabāšana poligonos viņa nav nelimitēta. Ja? Un jau 2 gadus mēs aktīvi dzirdam arī, kā Rīgā, Getliņu poligonā, pietrūkst vietas, kur noglabāt atkritumus, līdz ar to kaut kas ir jādara. Un šajā kontekstā visa Eiropa zināja, ka pienāks tas brīdis, ka mums būs jādomā kardinālāk attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, jādomā par to, kā no atkritumiem iegūt vērtīgas preces. Un šajā gadījumā līdzīgi, kas ir arī augšējais slaids, ir radītie tirgu palaistās elektropreces, ir zilie stabiņi, ja? Un oranžie stabiņi ir savāktie atkritumi, kas ir saistīti tieši ar elektroprecēm savukārt. Pelēkie stabiņi, kas sākas ar 19. gadu, ja dati ir pieejami, parāda to atkritumu daudzumu elektriskiem, elektroniskiem atkritumiem, kas ir savākti mājsaimniecībās. Un jūs varat redzēt, ka lielākā daļa no savāktiem atkritumiem, viņi tik tiešām ir savākti no mājsaimniecībām. Ja? Kad mēs radam to lielo ekoloģisko pēdu, kā patērētāji attiecībā uz elektriskiem atkritumiem. Tad aprites ekonomikas, kā es teicu, patērētāju galā mēs redzam to problēmu, ka nav kur noglabāt, bet pastāv arī problēma ražotājiem. Ražotāji saskarās ar problēmu, ka mums primārie izēja resursi viņu vienkārši pietrūkst un kaut kādā veidā ir jāmeklē risinājumi. Un šajā gadījumā viens no piemēriem varētu būt arī karš Ukrainā, kas mums pierādīja, ka brīdī, kad mēs esam atkarīgi no citu valstu resursiem un nedomājam par to, ka resursus ir iespējams atgūt arī no atkritumiem, tad mēs kļūsim ķīlnieki savā zemē un ir jādomā, kādā veidā kompensēt to. Ja? Tad aprits ekonomika tieši to sniedz. Liktos atkal no iepriekšējā slaida, ja tik labi mēs savācam tos elektroniskos un elektriskos atkritumus, vai vispār tā problēma pastāv, jo arī diskusijas dalībnieki minēja, ka ražotāja atbildības sistēma elektriskām precēm viņa jau aizsākās 6. gadā, un mēs samērā aktīvi redzam, ka elektriskās preces ir iespējams nodot un tālāk apsaimnieko arī atkrituma apsaimniekotāji attiecīgi tās preces. Bet kas ir jāatcerās, un tas arī bija tas diskusijas sākums, ka šobrīd mēs vairāk nerunājam par to, ka tā ir 1, 2, 3, 5 preces, kas ir katrā mājsaimniecībā jau un kura tiek nodota paudžu paudzēs, kā tas bija agrāk ar elektriskām precēm, bet tas ir kaut kas tāds, par ko mēs bieži neiedomājamies, kādā veidā elektriskās preces ienāk mūsu ikdienā. Ja šobrīd mūsu ikdiena bija saistīta 10, 20 gadus atpakaļ, ir viedās elektropreces bija kaut kas varbūt īpašāks, tad šobrīd tā ir mūsu ierastā ikdiena un jaunas preces, kas atkal ir saistītas ar elektriskām ierīcēm, pieņemsim viedais tekstils, arī ienāk pie mums. Un tad mums parādās papildus kategoriju, par kuru mēs varbūt ikdienā vēl neesam padomājuši. Un, protams, elektromobilitāte, kas ļauj mums arī sasniegt to energo neatkarību, kas ļauj mums arī mazināt ietekmi uz apkārtējo gaisu. Viņi atkal ienāk un ienes mums kaut kādas jaunas vēsmas un jaunas problēmas. Otrpus
tam grāvim saistībā ar elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu. Cik daudz tad mēs esam, vai ko mēs atņemam planētē ar to, ka mēs patērējam elektroniskās preces, un skaidrs, ka liela daļa no elektriskām precēm mums tik tiešām atvieglo to ikdienu, un te pavisam taustāmi piemēri. Tad 1 minūte telefona sarunas rāda tikpat daudz CO2, cik 50-gramīga šokolādes ražošana. Ja? Un 1 gigabaita datu izmantošana ir līdzvērtīga 3 banāniem. Un šajā gadījumā ir būtiski atcerēties, ka tas ir saistīts tikai ar lietošanas fāzi. Tur nav iekšā arī tas, kas tālāk notiek, lai uzturētu vai pārstrādātu to datu nesēju vai datu nodrošināšanas ierīci. Ja? Līdz ar to tā ietekme viņa faktiski mums ikdienā ir ļoti liela. Uz ko tad balstam mēs savas pieejas aprits ekonomikas kontekstā? Tad tas pamatojums ir pavisam vienkārši sausuņu par atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, samērā labi zināms rīks, un uz viņu tika balstīta arī atkrituma apsaimniekošana iepriekšējās 10 gadēs. Tad kopumā tā ir tāds špikerītis, kas ļauj mums priekšā pateikt, ko labāk darīt, lai mazinātu ietekmi uz vidi attiecībā uz resursu patēriņu un atkritumu apsaimniekošanu. Ja? Un tad kopumā vislabākā darbība, par ko diskusijas dalībnieki ļoti daudz runāja, neradīt vispār tās esošās problēmas. Ja mēs izvairamies no atkritumu radīšanas, vienkārši neiegādājoties tās preces, kuras mums ir liekas. Jāsaka gan, ka nevienmēr pastāv tāda iespēja izvēlēties un neradīt atkritumus, ja neradīt to preci, neizmantot to preci, tad būtu jāpāriet uz kaut kādām samazinātām ietekmēm. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par samazināšanu un otro labāko posmu, samazināšana var būt 2 veidos. Mēs varam mazināt apjoma ziņā, bet mēs varam mazināt arī bīstamības ziņā. Un te varētu būt piemērs par tiem pašiem leduskapiem. Ja mēs runājam par leduskapi ietekmi uz vidi, tad ir 2 veidi, kā mēs varam to mazināt. Pirmkārt, izmantot mazāk leduskapi, otrkārt, izmantot leduskapi, kuram pieņemsim netiek izmantoti bīstamie freoni. Ja? Mēs mazinam bīstamību. Apjoma ziņā paliek atkrituma daudzums varbūt līdzvērtīgs, bet bīstamība samazinās. Atkrituma atkārtotā izmantošana vēl viens posms, kas viennozīmīgi strādā. Tātad nododam skolām, nododam radiem, nododam kaut kādos punktos, kur cilvēki varēs no jauna izmantot jūsu jau lietotās preces un neiegādāties jaunus. Materiāla regenerācija ir kaut kas nedaudz sarežģītāks, un tas faktiski ir tas, kas šobrīd notiek ar elektroprecēm. Elektropreces tiek savāktas, manuāli sadalītas, un tad konkrētās komponentes tiek atkārtoti iegūts materiāls un atkārtoti izmantots jaunu preču ražošanai. Un enerģijas ieguve un apglabāšana ir 2 tie posmi, kas faktiski brīdī, kad mēs runājam par aprits ekonomiku, apglabāšanai noteikti nav vietas, ja, šajā ietvarā. Un runājot arī par elektroprecēm, enerģijas ieguve šajā gadījumā arī nebūtu jāskata elektropreču un elektronisko preču kontekstā. Kas ir būtiski, kā piramīda, bieži jūs redzēsiet arī apgriezto piramīdu, un tad jāpaseko līdzi, kur ir tā optimālā izvēle, bet faktiski viņa ietver sevi gan vides pamatojumu, gan ekonomisko pamatojumu. Ja? Katrs nākamais posms ir energoietilpīgāks un dārgāks nekā iepriekšējais. Pieņemsim, neradīt atkritumus ir vislētāk, visekonomiski pamatotāk un vidē draudzīgāk. Ja? Un savukārt materiāla regenerācija ir energointensīvs process un ar mazāku pievienoto vērtību no vides viedokļa. Ja? Cik tālu mēs esam un kur mēs ejam kopumā attiecībā uz aprits ekonomiku? Jāsaka, ka aprits ekonomikas daži no elementiem, arī kas tika parādīti hierarhijā, vairākām paudzēm jau ir zināmas. Pieņemsim, ja mēs runājam par 80. gadiem, atkrituma minimizēšana, atkārtotā pārstrāde, šajā gadījumā un arī atkrituma rašanās samazināšana, mēs šobrīd runājam pieņemsim par depozītu punktiem, ja? Bet ja mēs skatāmies 80. gados, un es pati vēl atceros, kā man krējuma nācās nest burciņā stiklē, ja, un doties uz veikalu, un tad atkal
nepārtraukti iet šurpu turpu. Līdz ar to iezīmes atkritumu apsaimniekošana vēsturiski mums jau ir bijušas, arī attiecībā uz makulatūras, uz kartonu vākšanu. Ja mēs šobrīd skatāmies, kādi ir pamat izaicinājumi un kas ir tas nākotnes ceļš, kas būtu jādara attiecībā uz elektroprecēm, arī ir viennozīmīgi zaļais dizains, vai kā mēs to saucam ikdienā pētnieki, ekodizains un dzīves cikla analīzes ražošana. Tas faktiski paredz to, ka pirms mēs ražojam kādu preci, mēs jau izpētam, kāda būs šīs konkrētās preces vai produkta ietekme uz vidi katrā no posmiem. Izēvielu iegūšanas posmā, produktu ražošanas posmā, lietošanas posmā un arī beigu posmā, kad šis produkts kļūs par atkritumu. Ja? Un izvēlamies mēs ekodizaina kontekstā to, kam ir vismazākā ietekme uz vidi. Un šajā gadījumā zaļais dizains un dzīves cikla analīzes ražošana tiešā veidā saistīta ar piramīdas augšgalu, ja, kur mēs runājam par tieši novērsto ietekmi, pirms tā ietekme ir radusies. Kāpēc ir būtiski orientēties tieši uz zaļo dizainu un kāpēc arī aprits ekonomikā uzsvars tiek likts uz dzīves cikla analīzes ražošanu? Jo ātrākā posmā mēs definējam potenciālo vides problēmu, jo lielākā varbūtība, ka mēs samazināsim to ietekmi uz vidi. Ja? Un jo vēlākā produkta dzīves posmā, pieņemsim, jau lietojot, mēs saprotam, ka kaut kas nebija pareizi saražots, jo mazāka iespējamība mums to ietekmi mazināt. Ja? Jo vienkārši ir jau pagājusi puse no produkta dzīves posma, līdz ar to preventīvi mēs neko nevaram darīt, mums sanāk sekas likvidēt. Un šajā gadījumā es paskatīšos uz aprites ekonomiku tieši no ekodizaina vai aprites cikla domāšanas viedokļa, ko mēs varam darīt, lai mums elektriskie un elektroniskie atkritumi nesagādātu problēmas nākotnē. Tad kopumā ekodizaina kontekstā ir 7 pamatelementi, jeb, kā to sauc, ekodizaina ritenis, ja? Un mums ir 7 platformas, kur mēs varam darboties. Pirmā platforma ir jaunu koncepciju attīstīšana, otrā ir fiziskā optimizācija, trešā ir materiālu izmantošanas optimizācija, ražošanas optimizācija, sadales sistēma optimizācija, ietekmes uz vidi samazināšana lietošanas laikā un dzīves cikla beigu optimizācija. Un, ja jūs ejat cauri visām no koncepcijām, var manīt, ka viņa atkārto to riteni, ja, kas ir arī aprites ekonomikas veidols. Līdz ar to ekodizains ir ciklisks process, un arī aprites ekonomika ir ciklisks process. Tad, ar ko mēs sākam? Jauna koncepcija attīstīšana attiecībā uz aprites ekonomiku. Tad ir 3 pamatposmi vai 3 pamatelementi, kas ir dematerializācija, koplietošanas iespēja palielināšana, pakalpojumu sniegšana. Un šajā kontekstā jāsaka, ka Latvijā jau ir daudz aizsākts. Mēs redzam katru dienu, ka parādās arī jaunas iespējas un pieņemsim landromāti, ja, ka mēs varam nepirkt veļas mašīnu paši, bet izvēlamies kā pakalpojumu, kur tas ieguvums ir, jā, ka mēs vienkārši nodarbinam to preci vairākas stundas, un mums nestāv dīkstāvē mājās iekārta, kuru mēs varbūt izmantojam vienreiz nedēļā, bet ietvertā enerģija un ietvertais CO2 tai preci ir krietni lielāks. Otrā fiziskā optimizācija. Funkciju integrēšana vienā iekārtā. Atkal mēs samazinam materiālu daudzumu, ko varētu ražot vairāku preču. Gadījumā mēs aizvietojam to ar vienu. Un šajā gadījumā modulārā produktu uzbūve ir tas, uz ko iet arī ekodizaina direktīva, kas šobrīd nosaka, ka viet ierīcēm visām nevarēs būt slēgtās sistēmas, tātad man jāpanāk to, vai būs jāpanāk ražotājiem, ka patērētājs var atvērt, tātad atskrūvēt, ja, iekārtu un salabot to pats. Un nomainīt kaut kādu vienu detaļu, un tad stāsts par engītēm veļas mašīnai, viņš jau izskatās pavisam savādāk, ja.
Materiālu izmantošanas optimizāciju mēs ejam uz atjaunojamiem materiāliem, un mēs izmantojam reģenerētos materiālus. Tātad arī elektronikas sektorā mēs varam redzēt, ka vairāki ražotāji jau arī aizsāka to darīt, kad korpusi dažādām elektroprecēm tiek ražoti jau no pārstrādātiem materiāliem, tādā veidā samazināt to ietekmi uz vidi. Un ir arī vairāki kalkulatori pieejami, kas faktiski parāda, kādā veidā ir iespējams to samazināt un cik ir CO2, kas rodas no konkrētās preces attiecībā uz materiāliem. Ražošanas optimizācija ir būtiski tas, ka mēs ražojam pēc iespējas tuvāk tirgumu. Ja? Un šajā gadījumā te ir piemērs saules paneļiem, kas arī ir elektropreces, kur tiek parādīts, ka kādā veidā Ķīnā ražoti saules paneļi un Eiropā ražoti saules paneļi, ka viņiem divu tik tā ietekme uz vidi ir mazāka Eiropas ražoto paneļu gadījumā. Saistībā ar to, ka ir pieejamas jaunākas tehnoloģijas, ir likumdošanas ietvers tāds, kas spiež ražotājus domāt savādāku. Un tāpēc kopumā patērētāji ir ieguvēji. Sadales sistēma optimizācija mēs pārējām uz kaut kādām integrētām piegādām, mēs samazinām ietekmi uz vidi transportēšanas posmā, kas arī ir būtiski, ņemot vērā, ka mums transporta līdzekļiem kā elektroprecēm vai elektroproduktiem jākļūst energoefektīvākiem, un lietošanas fāze, kur mēs patērētājus uzrunājam gan ar viedām ierīcēm, un parādam, ka ir iespējams samazināt. Un par to daudz runāja arī Kārlis savā uzrunā par to, ka ir jākomunicē ar patērētāju vai klientu tādā veidā, ka viņa apziņa tiek celta. Un viņš saprot, ka jā, man ir iespējams samazināt to ietekmi uz vidi. Un aprites dzīves beigu sistēma optimizācija paredz to, ka mēs maksimāli izvairamies no diviem pēdējiem posmiem piramīdā. Tātad sadedzināšana un noglabāšana viņai nav vietas, tādēļ mēs cenšamies visu maksimāli pārstrādāt. Kas ir būtiski varbūt ekodizaina kontekstā un diskusija, kas ir bijusi iepriekš, ka lietošana ir tā fāze, kura rada vislielāko ietekmi uz vidē elektroprecēm. Ja mēs skatāmies katru no posmiem, izēvielu ieguve, ražošana, transportēšana, lietošana un dzīves ciklu beigu posms, tad lietošana ir tā fāze, kas rada dubulto ietekmi uz vidi. Tāpēc ir būtiski, ka mēs novēršamies, ka mēs neizmantojam papildus, nepērkam jaunas preces, bet vēl ir būtiskāk sekot līdzi, vai nav tā, ka jums tā vecā iekārta ir tik tiešām neenergoefektīva un viņa patērē krietni vairāk nekā jūs iegūstat un vide iegūst no jūsu tās lietošanas un varbūt tā minimalistiskā dzīvesveida. Un tas gan ir tas, kas tik tiešām ir būtiski un skatīties katru atsevišķu preci un elektronisko produktu atsevišķi, neskatoties varbūt integrētā veidā, ka viens likums darbojas visām elektroprecēm. Un noslēdzot, ko ienes aprites ekonomika mums ikdienā, tad viņi ienes absolūti savādākus biznesa modeļus, ar kuriem mēs saskarsimies nākotnē, saskaramies jau šobrīd. Tātad mēs pārējām uz produktiem, kam ir lielāka izturība, moduļi. Mēs pārējām uz industriālo simbiozi, kur vairāki uzņēmumi sadarbojas savā starpā. Vienam ražošanas procesa atkritums kļūst otra uzņēmuma resurs, un viennozīmīgi mēs pārējām uz produktu servisa sistēmām. Tātad mums ir labošanas punkti, mums ir nomas punkti, mums ir koplietošanas punkti tā vietā, lai iegādātos sev vienu ierīci un izmantot to mazāk. Liels paldies, Jūlija. Es domāju, ļoti vērtīgs tiešām ieskats gan aprits ekonomikā, gan arī praktiski padomu par vairākiem tematiem. Es saku atkal lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas iesūta jautājumus, un kāds arī pamanīja jūsu prezentācijā leduskapi
Un šeit arī ir jautājums, varbūt jūs varēsiet atbildēt. Kā atpazīt bīstamu no mazāk bīstamu leduskapja veiklā, kur tehniskajā specifikā tas ir jāskatās, un varbūt ir vēl kāda līdzīga elektroierīce, kam arī vērts ir šādi pievērst uzmanību? Jā, atgriezīsimies pie slaida, kur tas bija, tā būs vieglāk izpēt. Tad viena no iespējām, un laikam tā būs arī vislabākā iespēja, sekot mājaslapām, te man viens piemērs ir Climate Friendly Cooling Campaign, kurā tiek apkopotas iekārtas, dažādas iekārtas, kuras izmanto saldēšanas agentus. Un ejot iekšā, jūs varat redzēt tos ražotājus, kas ir iestājušies platformā un kuri pāriet no bīstamākiem freoniem uz mazāk bīstamākajiem. Ja? Tā ir viena opcija. Otra opcija noteikti var iet arī Eiropas Savienības mājaslapā un skatīties pēc freonu tipiem, jo katrs freonu tips tiek numurēts, un tad skatīties, vai konkrētajiem ražotājiem ir tas pats numurs. Jo ražotāja pilnā rokas grāmatā noteikti tas būs, vai tas būs interneta mājaslapā, cik es esmu manījusi, nē. Vēl kāds jautājums, un es zinu, ka šis ir temats, kas mūžīgi visās diskusijās iznirst un tiek daudz diskutēts, visticamāk vēl tiks daudz par to runāts, par elektroauto. Vai elektroauto pēc eksploatācijas termiņa beigām nerada vairāk bīstamu atkritumu nekā benzīna auto visā eksploatācijas termiņa laikā? Te man bija pat ģimenes lokā diskusija par šo tēmu, kur bieži iepazīstās ar kādu pētījumu, kas ir noticis ASV, un saka, jā, ASV pētījums pierādīja, ka vispār mašīnas neder, jo viņas rada lielāku ietekmi uz vidi. Un tagad man jāatgriežas pie tā paša slaida, vai pie tā paša posma, kur es stāstīju, ka visas elektropreces šobrīd vislielāko ietekmi uz vidi savā dzīves mūžā rada tieši lietošanas fāzē. Un ja mēs skatāmies uz elektroauto, tad skaidrs, ka mēs nevaram salīdzināt vai paņemt atskaiti, kas ir rakstītā ASV tirgumu, kur lielākā daļa no elektroenerģijas joprojām tiek ražota no fosiliem energoresursiem, un pateikt, jā, Latvija arī nederēs, jo Latvija ir absolūti cita elektroenerģijas ražošanas bilance, un līdz ar to mums tā ietekme mazinās. Tāpēc, vai Latvija elektroauto ir piemērota? Jā, viņi ir krietni piemērotāki nekā visās pārējās valstīs, ņemot vērā to, ka mums atjaunojuma energoresursu īpatsvars ir liels. Vai tā ietekme no elektroauto, kas radīsies beigu posmā, viņa ir lielāka par dīzeļdegvielu? To, ko mēs rēķinam brīdī, kad iet runa par dzīves cikla analīzi, tiek rēķināts tonnas kilometru. Tātad mūsu funkcionālā vienība uz vienu nobraukto kilometru un uz vienu svaru mērvienību, tad šobrīd nē, tas neparāda, ka viņas ir sliktākas. Paldies, sirsnīgs Jūlija, un jūsu darba vieta ir Rīgas Tehniskā universitāte, un cik es arī esmu skatījusies, tad jums universitāte arī jaunie prāti ļoti pievēršās aprits ekonomikai. Šķiet, ka nākotnē mēs runājam tieši par aprits ekonomiku kā tādu principā de facto tematu, ka vairs tāds mēs ejam tajā virzienā tikai un vienīgi. To vismaz var spriest pēc studentu. Es domāju, pēc no zinātnes viedokļa mēs jau esam tur, tajā nākotnē. No ikdienas lietotāju mēs esam vienu soli jau tur, un tikai mums viss pārējais ķermenis jāpārnes aprits ekonomikā. Nu, tad es vēlu tādu labu un ātru to pārnešanu tālāk. Paldies, Jūlija, sirsnīgs par šīs dienas lekciju. Mēs dodamies tālāk, un